dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Un kā jau pirms stundiņas solījām, Radio Valmiera ēteru studijā atgriežas Krišs Kāpostiņš. Šoreiz ieties Džordža Klūnijādā. Katru vakaru tas nenotiek, bet šad un tad tas tomēr notiek. Šoreiz saku labvakar, nevis labrīt, kā parasti. Un ja reiz saku labvakar, tad tas nozīmē, ka ir laiks akustiskai ceturtdienai. Sveiciens arī RTV skatītājiem, un kā redzam, tūlīt arī dzirdēsim. Šoreiz studijā esam aicinājuši grupu Karma Free, 2 cilvēku sastāvā. Un viņi ir pirmie, kas Radio Valmiera ēterā spēlēs tieši šādu veidu mūziku. Un es domāju, sākam!
Vakar grupa Karma Free. Jāatzīst, ka tik daudz elektronikas un tik daudz visādu štrūmu vadu. Paskat, katram ir savs mikrofons, savas austiņas līdzi, pavisam savādāk nekā pie mums ierast akustiskajā ceturtdienā. Un jāatzīst, es pat nezinu, cik daudz šo raidījumu var nosaukt par akustisko ceturtdienu, jo viss šeit notiek elektroniski. Māra, Dmitrij, labvakar, tātad iepazīstināsim, kas esam. Jūs grupā esat divi. Kāpēc jūs sevi devējat par grupu? Ja tikpat labi jūs varējāt būt arī duets Karma Free. Skan kā grupa taču. Tur tā lieta, jo, ja mēs sākām, teiksim, agrāk mēs sākām kā divetā, mēs spēlējām, bija tikai mums basģitāra un vokāls, un mēs sapratām, ka mums baigi cenšas ierobežot tikai akustiskajos koncertos, bet mēs gribējām arī citas skatos, bišķiņ plašāks. Un tā mēs paņēmām Loop Stations, un beigās jau mēs skanam kā grupa, un tāpēc arī nosaukums grupa, nevis duets. Patiesībā tad ir jāvaicā, cik daudz skaņu celiņu vienlaicīgi skanēja jūsu iepriekšējā skaņdarbā? Grūts jautājums. Diezgan daudz, jā. Tad īstenībā grūti saskaitīt, jo mums tā kā ir trīs frāzes, ko mēs varam ierakstīt dažādas, bet pa virsu tu vari rakstīt, cik vien vēlēs. Tas nozīmē, principā neierobežots skaits skaņu, akordu, kādu vokālu partiju, ko var rakstīt pa virsu un beigās uztaisīt veselu orķestri. Tieši tā. Tātad, kā to īsti sauc? Kas tad tas ir, ko jūs tikko spēlējāt? Tas saucās live looping. Live looping. Jā. Tā kā dzīvā cilpošana. Dzīvā cilpošana. Jā, mēs esam mēģinājuši viņu kaut kā pārtulkot, bet es nezinu, jāprasa laikam latviešu valodniekiem, lai viņi mums iedod tādu pienācīgu vārdu, jo tā cilpošana bišķiņ laikam neatbilst īsti tam. Cilpošana tur zaķīšana. Īstenībā Krievijā viņa arī tā jau sauca, live looping. Tā kā, tā raksta arī live looping. Mēs tā arī rakstīja arī mājaslapā, kad mēs vēl jūs tikai gaidījām jūs ciemos. Jā, runājot par mājaslapu, tad viss tas, ko tagad var dzirdēt Radio Valmiera ēterā, ir apskatāms arī mūsu mājaslapā, radiovalmiera.lv. Tur ir video tiešai, tā kā var ne tikai klausīties, var arī skatīties. Peace, saka Māra, bet viņa rāda, Čau, mammai. Jā, šī ir viena no tā retajām reizēm, ka radio viļņus var arī redzēt un var arī teikt ne tikai saka, bet arī rādījā. Live looping, no kurienes kaut kas tāds vispār radies? Īstenībā pats live loopings jau radās diezgan sen, kādu 70. gados jau bija. Uz lentām. Jā, uz lentām. Nogriež tur tādu gabaliņu un tad parinki, miksē. Viņš krutās tā parinki un tad vēl vienu otru, kaut kā tāda veida, jā. Tas skaidrs, jā, bet ja mēs, piemēram, radio ēterā mēģinātu dzīvajā lūpot, griezt ārā lentas un līmēt, tas nebūtu tik vienkārši. Tas jau bija sen. Jā, tas bija sen, un šitādi pedāļi parādīšu. Īsmā šitie sākās, tie visi pedāļi padarīšana, viņi bija domāti oriģināli ģitāristiem. Jā, no sākuma. Jā, viņi dažreiz arī sauc viņus liek kategorijā pie ģitāras procesoriem, lai gan tagad ir, kā zināms, ļoti daudz arī vokālistu un beatboxeri izmanto loop stations, un īstenībā jebkuri instrumenti ir cilvēki, kas vispār tur, viņiem ir, teiksim, pilnais sets uz skatus, viņi nospēlē bungas, pēc tam viņi pieiet pie basģitāras, nospēlē vienu partiju basģitāras, pēc tam viņi pieiet, nospēlē kaut ko ģitāras, pēc tam vēl iedzied, un respektīvi viņi vienkārši izskraida visu skatu, iecilpoja. Tas ir forši apzīmējams mūzikas stilam. Mēs šovakar Radio Valmiera ēterā nevis spēlējam, bet mēs cilpojam. Jā. Tā kā nevis reāli lecam hop, bet reāli taisam cilpas. Bet tādā gadījumā tas nozīmē, ka reāli viens cilvēks var izklausīties, un tīri teorētiski var izklausīties tā kā grupa. Jā. Tas nozīmē, ka ja es iepērku attiecīgo aparatūru, tad es varu uzstādīties pats, izdomā savus dziesmas un vienkārši viens pats arī visu koncertu spēlēt. Ir diezgan daudz tieši tādas māksliniekas, kā Māra jau teica, viņiem ir bungas uz skatu vai bāzes ģitāra, tur ir kāds saksofons un tad viņi pariņķi spēlē. Arī, ja piemeklē kaut kādus pareizos efektus, kaut vai tas pats Daba Fix, viņš ir atradis ļoti labu, man liekas, variantu tam, ka viņš tieši efekts viņš dabūna gan tās augšas, gan apakšas, un viņš var vienkārši visu sarakstīt. Tas ir dārgi? Šāda aparatūra iegādāties ir dārgi? Jā. Tas godīgi atbild, jā, tas, nevis cits tur liecā, tad mēģina liekties, tas jau atkarīgs, kā tu skaties, kā tu skaiti, bet tas nav vienkārši, tas ir dārgi. Tas nav vienkārši, tas ir,
kā tev ir prioritāts. Teiksim, ja tu gribi to tikai kā hobiju, tur vienkārši mājās paspēlēties, tad es laikam ieteiktu kaut ko citu pameklēt. Varbūt ir kāda datora programma, piemēram, varbūt katrs no mums var kaut kādu programmu iegādāties, nevis novilkt, lejuplādēt internetā, iegādāties programmu, mazu kādu mikrofonu un pie datora arī to darīt. Un tad tas ir lētāk droši vien, vai ne? Tas lētāk, bet tās bišķiņ grūtāk priekš tieši dzīvē uzstāšanas, jo tomēr ar kompjuteru nav tik droši. Kompis mēdz uzkārties. Cik daudz mēs bija runājuši ar tādiem, kuri izmanto tieši programmas. It kā ir savas pluses, bet ir arī savas mīnus. Jā, bet es respektīvi, ja es gribu kaut ko pamēģināt, kaut ko tādu var izdomāt, tas nozīmē, ka es varu sākt pavisam vienkārši, pavisam mazām naudiņām, un tikai tad sākt domāt par kādas reālas apbordūras iegādi. Latvijā to vispār var dabūt? Jā. Ir mūzikas veikals var dažādos veidos. Īstenībā ir pat dažādi. Šitam vēl ir jaunāka versija iznākusi, ir arī citas firmas, tā kā ir iespēja iegādāties. Pa dažādām nav, protams. Var nopirkt par 100 latiem, var nopirkt par 10,000 latiem. Ir arī mazāki, teiksim, šitie jau ir galīgi advancēti, teiksim, ka mēs te varam ierakstīt 3 dažādas frāzes, mums te vairāk opcijas. Ir tādi vispār, kas ir ar vienu pedālīti, tur, protams, neko tur sevišķi daudz nevar mainīt, tur vienkārši raksti un tev viss rakstās, nevar neko izmainīt vai tur noņemt un pielikt. Ir ar 2 pedālīšiem, tā kā tas nozīmē, ka var kaut ko ierakstīt, kaut kādu teikumu un var viņam, teiksim, sākumu beigas tur nogriezt, lai uztaisīt viņu zemāk, lai viņš skan. Tu kaut ko, man liekas, iepriekšējā dziesmā arī kaut ko tā darīja, vai ne? Īpaši nogriezt nesanāks, bet uztaisīt tur zemāk vai, tas jau ir tā kā efektu procesors, tas jau cits. Ziniet kā, padomus efektu veidošanā mēs jau noteikti paspēsim dot šī rādījuma laikā, bet es domāju, ka mums ir laiks arī nedaudz uzspēlēt. Un kamēr grupa nomainīs visu aparatūru, labi, ne visu aparatūru, noliks runājumos mikrofons, paņems dzirdamos mikrofons, tikmēr paiet kāds lēciņš. Es saprotu, ka esam gatavi. Vēl neesam gatavi. Saspiežam pogas, starp citu to pogu Radio Valmiera ētera studijā. Es neesmu redzējis tik daudz. Mums ir bijuši dažādi elektroniskie eksperimenti studijā, bet šādā sastāvā tas tik tiešām notiek pirmo reizi. Tātad būsim gatavi. Make love when you wake up, make love in the noontime.
Do you want to make love with me? Varētu padomāt, ka jūs mazliet šmaucaties, jo vienā brīdī dzied, it kā Māra, tad var redzēt, ka nedzied, atrāja no mikrofona, bet vokāls turpina skanēt. Kurš tie? Un Dmitrijam ir Pārsteiguma efekts. Dmitrijam ir tas pats arī, kā spēlē. Kas tas vispār ir? Tas bass, tā ģitāra? Vai tu... Tas kā izskatās? Nu, izskatās pēc bassa ļoti, ļoti daudz stīgām. Tā visticamāk arī ir. Bassa hibrīds, jā. Tu no šī hibrīda var dabūt ārā gan basa, gan ģitāras skaņas, nosacīti. Nu, jā, es izmantoju arī tādus efektus, tā kā parasti drājas, kur parasti izmantoju ģitāru. Tad līdz ar tā viņš skan tam. Vai tad tā var darīt, kad ģitāras vedājas, vai vienkārši slēgt klāt basām? Protams, jā. Ne, man ir tieši basu procesors, bet skaņu procesors, jā, kurš izveido tas visādās dīvainās skaņas. Bet viņam arī ir tur iekšā tāds tā kā ģitāra efekti. Īstenībā baigi smieklīgs, tad vienu reizi bijām spēlējām Lietuvā šo vasaru. Un pēc mūsu uzstāšanās pie mani pienāca tāds muziķis, viņš bija no kādas Igaunijas grupās. Jā. Teica, Klaus, šitā nedrīkst spēlēt basu vispār. Ne to, nepareizi, vai ko šitā nedrīkst. Nedrīkst, tu vispār, apkauro visas basas, tu apkauro basas ģitāras, jā. Nu jā, tas ir kāds mazitāristu goda kodeks aizjās. Bet es par tādu lēstu dzirdēju, ka tāds būtu iespējams, tas ir tikai Igaunijā. Tas ir visur, es domāju. Tā kā, ziniet, kā basistam jāspēl. Un kā tu jūties? Nē, man jau tagad viss pofi, kad bija, kad bija, es nezinu, gadus 5 vai, es nezinu, atpakaļ, jā, man bija kauns iziet uz katuvas un uzspēlēt kaut ko vienkāršu, jā, bet tagad man tas neuzstrēsēja vispār, tā kā, es domāju vairāk pa muziku, nevis par to, kā es jūtos vai ko cita no manis sagaida. Runājot par vienkāršumu vai grūtumu, cik tad grūti ir taisīt šādas dzīvās cilpas? To var darīt katrs, mēs noskaidrojam, to var darīt, bet cik to reāli var izdarīt? Tas, ko mēs darām, ir vēl sarežģītāk nekā uz vienu lūpsēšanu spēlēt, jo mums ir tā saucamā, kā mēs uzzinājām, sinhronā lūpošana vēl piedevām. Jo mums, kā redzi... Tas nozīmē, ka nevis live looping, bet live sinhron lūpāts lūpāts kastur, vai ne? Jā, tāds vēl garāk sanāk. Un mēs spēlējam īstenībā parasti cilvēki varbūt to nenovērtēs, bet tie, kas ir lūperi, kas uzzina, kā mēs šitien spēlējam, jo mums viņi nav sasinhronizēti kopā. Mēs spēlējam tīri uz ritmu izjūtas. Respektīvi, viss ir visam jābūt ļoti, ļoti, ļoti čotka. Jo, teiksim, precīzi. Jā. Precīzi, jā. Paldies. Ja man, piemēram, cilpa ir garāka nekā Dmitrija cilpa, pēc laika viņas tā kā vairs nešķirmē kopā. Nav vairs ritmā, jā. Un dziesma vienkārši ir jājauc ārā un vienkārši jāsāk no jauna. Un teiksim, tieši tas moments, kad spēlēt ar diviem lupsēšaniem kopā, tas ir tiešām, tas ir sarežģīti, jo, kad mēs to sākām, likās, ka tas ir nereāli izdarīt, jo mēs nezinājām nevienu vispār, kurš tā dara. Tagad jau ir kaut kādi cilvēki, kas to dara, bet mēs tajā laikā nezinājām, mēs vienkārši eksperimentējām un sanāca. Cik tad sen atpakaļ jūs sākāt? 2,5 gadu. Jā, mēs 2 gadu jubileju nosvinējām. Tas nozīmē, ka nemaz tik ilgi kopā nespēlējat un 2 gadu laikā var samācīties spēlēt, tā kā jūs to darat. Jums ir kāds muzikālais backgrounds, kāda muzikālā izglītība? Backgrounds ir tikai nepabeidz. Es mūzikas skolu beidzu violas specialitāte. Tātad tomēr kaut kas ir. Kaut kas neatbilst, bet kaut kas ir, jā. Fundaments ir notis, es zinu. Dmitrijs ir kaut ko darījis? Jā, īstenībā Māra arī bija. Mēs tā kā iepazināmies Londonā. Mēs aizbraucām tur mācīties viena koledža. Mēs nezinām, viens otru iepazināmies tur tieši.
muzikas koledžā, un tad, mums vienu gadu nomācījāmies tur, un tad izlēmām, ka nē, mums tomēr nepatīk. Es biju palabošu, tā ir tipa nevis tā kā koledža, bet viņi ir, tā jau bija universitāte. Tā kā augstākā izglītība. Jā. Bet stāstīs turpinās. Jā. Kāds stāstīs tālāk? Par to, pa skolu? Mums tur baigi nepatika, jo tur baigi spiež uz tādiem ramiem, kā jāskan, piemēram, tam basam, kā jādod vokalistam, kā kopēt, kā tieši būt kā citi. Bet jūs tur mācījāties kaut ko citu, tas nebija kaut kāds loopings, ko jūs tur mācījāties? Nē, tas būtu interesanti. Es nezinu, varbūt Londonā var mācīties arī looping. Tur visādi brīnumi māc gadīties, bet looping tur taču vēl nemāc. Vēl nemāc. Varbūt jūs varētu būt pirmie pasniedzēji Londonā, piemēram, looping kursā. Mēs īstenībā jau Latvijā tā esam tādas meistara klases, un arī bijām tur Madonā dzitaristu sesija, arī festivālas, tā dažreiz master klases. Mūzikas skolā. Mūzikas skolā arī bija. Jā. Tā kā jā. Tā kā tā. Jūs Latvijā esat vienīgie, kas to dara? Vēl ir tādi nopietni, pagaidām 2. Maz ir. Teiksim, ir daudzi, kas varbūt izmanto nedaudz tur spēlē, teiksim, ģitāristi sevišķi, bet tādi, kas spēlē tikai ar ciltmašīnām, kas tieši specializējies tajā, ir mēs un pagaidām, vēl 2 mākslinieki. Kāpēc mēs esam dzirdējuši tikai par grupu Karma Free, kāpēc mēs neesam? Es esmu bijis dzirdējis par jums, es zināju, kas jūs tādi esat, bija kaut kāds ieraksts arī dzirdējis, bet kāpēc es neesmu dzirdējis par tiem pārējām? Tāpēc, ka lūperi ir tādi, viņi ir tāda atsevišķa suga. tas ir smieklīgi, jā, bet lūperi, tu kā saproti, viņi spēlē vieni paši, un viņi ir tādi nedaudz introverti, tā kā vairāk. Jā, viņi varbūt vairāk nenāk uz āru, bet viens ir īstenībā, tu varbūt būsi dzirdējis, ir Gints Sālītis tāds. Jā, Gints Sālītis pie mums bija kopā ar Zvaigžņu zagļiem, jā, arī akustisko ceturtdienu vienu. Jā, un otrs ir Cat from Japan, pa kuru neviens nekad neko nav dzirdējis, bet viņš ir kaķis no Japānas. Jā, viņš tiešām ir super vērts viņu arī iečukot. Tā kā ir. Labi, mēs iečukosim tos pārējos, bet es zinu, ka šovakar rakstiskajā ceturtdienā vērts ir iečukot jūs, un es domāju, ka mēs varētu turpināt ar kādu nākamo dziesmu. Un kamēr grupa gatavojās nākamajam skaņdarbam, tikmēr grupai patiesībā ir sveiciens no mūsu klausītājas Evijas. Labi, tas varbūt nav gluži sveiciens, bet Evija raksta, izklausās, ka šīs nedēļas akustiskā ceturtdiena būs īpaši laba. Un tā kā akustiskajā ceturtdienā galvenokārt esat jūs, Karma Free, tad, tas ir sveiciens jums un ejam tālāk.
Tik tiešām, joprojām, es, protams, šeit redzu, un to var redzēt arī mūsu mājaslapā, radiovamēr.lv, kas šeit notiek, bet tik un tā izklausās, ka šeit ir nevis 2 cilvēki, bet izklausās, ka šeit ir, es nezinu, vismaz viena grupa, kā 4-5 cilvēku sastāvā un vēl kā 5 vokālisti. Joprojām abrīnoju to, ko jūs šeit darat, un ka to dzīvajā tiešām var izdarīt tik kvalitatīvi, cepur nost jums. Paldies. Paldies. Pirms tam mēs runājām par to, jūs stāstījāt par to, kas esat spēlējuši Lietuvā, bet zinu, ka jūs esat paveisojušies arī diezgan lielos pasākumos Londonā un vispār Lielbritānijā kā tādā. Kā grupa no Latvijas tādā gadījumā var tikt, kā piemēram Londonas festivāla line-upā? Es braucu tur dzīvot un mēģināt dabūt koncertus. Īstenībā vienkārši nepacietība, vienkārši būt ļoti, ļoti mērķtiecīgam. Uzstājīgam varbūt arī. Arī, bet varbūt ne tik tādā ziņā, ka tu vienkārši tam festivālam tur ikdienu raksti, tur ņemiet mūs tur savā line-upā. Nē, vienkārši jārēķinās ir ar to, ka tev ir jāizsūta ļoti daudz festivāliem pieteikumi, un tad no tiem visiem pieteikumiem, teiksim, kaut kāds mazs procents tev varbūt uzaicinās, un līdz ar to, jo tu vairāk festivāliem sūti pieteikums, jo tev tas procents būs arī lielāks, tev būs tie festivāli arī vairāk. Nē, gan procents būs tas pats, bet attiecīgi procentuāli, ja mēs reiķinām, tad festivāli būs vairāk. Festivāli būs vairāk tieši tajā. Kas tad ir lielākās vietas, kur jūs esat spēlējuši? Londona tieši? Vispār. Es nezinu, varbūt jūs esat arī štatos bijuši. Es nezinu par Londonu. Jā, Londonā. Tas bija tik sen. Mēs vispār ļoti daudz koncertus esam spēlējuši. Mēs arī, kad atbraucām uz Latviju, mēs jau tajā pašā nedēļas nogalē sākām spēlēt, un pēc tam nedēļas spēlējām vispār kaut 2 mēnešus, man liekas. Vispār mēs baigi daudz spēlējām. Katru nedēļu koncertu. Reti kādu, kurš weekend mums nav nekāda spēles, vai nu? Tas ir atums, jā, ka mums var kaut kur dabūt. Arī šeit Latvijā? Jā, arī Latvijā, jā. Jā, tagad mēs braucam arī uz Lietuvu un Igauniju. Bet jā, pa tiem lieliem festivāliem. No Anglijā mums bija tas One Love festivāls, kas ir lielākais reggae un dub festivāls. Tā kā Anglijas, jā, tur mēs spēlējām. Tas bija tā diezgan forši, ka mēs tā pilnīgi zaļa grupa tur tikām spēlēt. Latvijā noteikti tas bija labvēlīgā tipa šovs. Jā. Tas bija forši, mums uzaicināja labvēlīgais tips arī kā viesi. Izskatās, ka šeit mums ir šoreiz akustiskajā ceturtdienā ļoti patiesībā pieredzējusi grupa, piemēram, pagājušo nedēļu. Grupa Daydream, kas uzstājās pie mums. Viņiem tas bija 7. koncerts. Viņi izskaitīja, tas viņiem 7. koncerts tikai ar visā. Jūs pat neatceraties par tādiem festivāliem kā, kaut kad spēlējām Londonā. Bet īstenībā tiešām tas liekas, ka tas būtu, es nezinu, gadus 5 apakaļ, lai gan tas īstenībā bija tepat tikko nesen īstenībā. Un tad ir ties jautājums par tiem koncertiem, un tad, kamēr es izēju visiem tiem koncertiem cauri, kas mums ir bijuši, tad tur ir tāds ilgs laiks, kad jāpadomā kas no tā visa bija tāds tiešām vērā ņemams. Bet īstenībā mēs esam spēlējuši ļoti dažādas koncertus, un tas man liekas vēl vairāk fascinē nekā tur lieluma ziņā tas festivāls kā tā dažādība. Jo mēs esam spēlējuši gan kopā ar metālistiem, mēs esam iesildījuši tādu ungāru grupu Insane Fonteinā. Jā, izklausās Insane. Tas bija vienkārši spēcīgi. Un mēs esam arī spēlējuši folk pasākumā, kur mēs arī tādi interesanti bijām. Bet man liekas, tas interesantākais mums ir tas, ka mēs kaut kā pamanamies viss kaut kur uzspēlēt gan ar smagajiem, gan ar pašiem vieglākajiem. Ziniet, koncerti, protams, tas nav vienīgais. Jums ir arī ieraksti, un kā reiz vienu ierakstu esam sagatavojušies klausīties, un tagad dosim jums nelielu brīdi atalpai, un noklausīsimies jūsu ierakstu, jūsu dziesmu Give It To Me Raw.
Radio Valmiera reklāma. Jums vajag leduskapi, veļas mašīnu, plīti vai televizoru? Werners D veikali. Tā ir labākā izvēle. Visam ir jāmaksā tik, cik tu gribi maksāt. Werners D veikali. Rīgā, Ramuļu ielā 3, Valmierā, Rīgas ielā 213, Cēsīs, Uzvaras bulvārī 1, Limbažos, Parka ielā 18, Siguldā, Paigles ielā 9, Jēkabpilī, Rīgas ielā 213, Ventspilī, Jūras ielā 9. Lai iepirktos, nav jābrauc uz Rīgu. Ietaupi laiku un naudu, iepērcies savā tuvākajā tirzniecības centrā Valleta, pašā Valmieras centrā. Ar Valletas klienta karti pie mums līdz pat 20% zemākas cenas nekā tirzniecības centros Rīgā. Pastāvīgās atlaides skaties valleta.lv. Pienā ir spēks. Smiltenes piens 1. novembrī jau ar 100 gadu pieredzi veselīgu un iemīlētu piena produktu ražošanā. Smiltenes piena jaunums, piena spēks, dabīgs sūkalu olbaltuma produkts, 9% olbaltumvielas un mazākā 1% tauku. Piena spēks stiprina imunitāti. Piena spēks mazina izsalkumu, rada sāta sajūtu un mazina kāri pēc saldumiem. Lai prieks baudīt piena spēku no Smiltenes piena. Reklāma Radio Valmiera 64 222 213. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Un raidījums akustiskā ceturtdiena turpinās, un šoreiz turpinās pavisam neakustiski, turpinās diezgan elektroniski. Kamēr klausījāmies jūsu ierakstu, Give It To Me Raw, pareizi pasaka, jā? Kas tā ir pa dziesmu? Tā kā dod man to jēlu? Dod man svaigu visu. Raw, svaigs. Jā, tā ir mūsu zaļā dziesma par to, ka visām, mēs aicinam visas lielās pilsētas kļūt aizvien zaļāks, mēs aicinam cilvēkus mīlēt dabu un būt saskaņā ar dabu un dzīvot un ēst dārzeņus un būt laimīgiem. Bija joks par dārzeņu ēdājiem, respektīvi par veģetāriešiem. Jā, mēs atvainojamies skaidrs, ka bija tāds joks. Patiesībā man nepatīk veģetārieši. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka viņi apēd manas pārtiku. Kā sapratāt? Mēs nesmējāmies. Tāpēc, ka jūs esat veģetārieši. Es protams, atvainojos. Es kā personīgi aizskatu, jā. Katrā ziņā, vienalga, kāda būtu jūsu pārliecība, galvenais ir tas, ka jūs skanat labi, un galvenais, ka jūs spēlējat labi. Jums arī sveiciens no Jura, kurš arī apgalvo, jums šovakar skan super, un lai skan super, tad jau jāpēģina jāuzspēlēt kāda dziesma. Mēs pirms tam par labvēlīgo tipu runājām. Jā. Un šī būs dziesma, ko mēs spēlējām kā viņa goda viesi, jo mēs uztaisījām vienu cover versiju viņa dziesmai Lodziņš, un viņiem ļoti iepatikās tā dziesma, un viņi mūs uzaicināja un palīdzēja mums arī ierakstīt to dziesmu, un tā cilvēkiem vispār iepatikās tā dziesma pēc tam beigās. Jā, paklausāmies, varbūt vēl kādam iepatiksies. Es tā saprotu, ka grupa ir gatava, gandrīz gatava, uz 3, 2, 1... monitori ausīs, savu mikrofonu rokās, savu aparātu ieslēgt un aiziediem tālāk.
Es gan neesmu nekāds cover versiju eksperts un neesmu īpaši labvēlīgā tīpa cover versija eksperts, bet, manuprāt, šī ir viena no labākajām, ja ne pati labākā cover versija labvēlīgā tipa dziesmām, kuras esmu dzirdējis. Man liekas, vokālā grupa Freimest arī bija taisījuši kādu cover versiju no labvēlīgā tipa dziesmām. Es neatceros, vai tas bija Lodziņš, tā bija noteikti kāda cita dziesma, bet jā, visnotaļ labi. Un es neesmu vienīgais, kurš tā domā, piemēram, mūsu klausītāja Līga Twitterī raksta, vēroju jau kādu laiku tiešraidi un esmu patīkami pārsteigta. Patīk, ko dara jaunieši, veiksmi viņiem. Paldies. Mīļš, paldies tev. Vairāk vai mazāk jūs tomēr nodarbojaties ar popmuziku. Lielākā daļa Latvijas mūziķu sāk ar ģitāru mūziku. Kāpēc Karma Free tomēr ir nolēmuši pievienoties vairāk vai mazāk tai komerciālās mūzikas pasaulē? Īstenībā dīvaini, ka tu tā saki, jo īstenībā ir tā popmūzikas pasaule atkal skatās uz mums, un viņi saka, jūs esat bišķi pa alternatīvu, un tie alternatīvie skatās uz mums, un viņi domā, jūs bišķiņi esat pa vieglu, un tad īstenībā mēs nekur neiedaramies. Mums ir bijis tā, ka mums rādios acīs nepieņem mūsu dziesmas, jo viņas esot pārāk alternatīvas. Pārāk alternatīvas? Jā. Es domāju, Latvijā ļoti daudz ir grupas, kuras spēlē roku, viņi spēlē metālu, hardcore, new metālu. Ir ļoti daudz stilu, ko viņi spēlē, viena par otru skaļāk. Bet jūs tomēr esat mazliet klusāk kā visi citi. Kāpēc tā? Vai varbūt kādreiz Karma Free izklausījās pavisam savādāk? Es nezinu, grūti. Lieku jums apjūt. Tev izdevās, jā. Tas nebija mans mērķis katrā ziņā. Bet īstenībā tu esi pirmais, kurš mums tā nosauca par pop mūziku. Es klausījos arī ierakstu, protams, gatavojoties intervijai. Tur parasti neklausās diezgan pasmagas ģitāras. Ir ļoti retas grupas, kurām ir tiešām pavisam viegli tā mūzika, kas atbilst jau uzreiz atbilst formātām. Parasti grupām priekšakustiskās ceturtdienas ir jāpārtais tie skaņdarbi. Jūs nākat un viss skan tā parās. Kāpēc? Kāpēc jūs skan notojas, jūs protat spēlēt, jūs protat darīt to, ko jūs darat. Bet kāpēc ne ģitāra mūzika? Kāpēc elektronika? Kāpēc vairāk elektronikas? Es arī neuzskatu, ka mēs taisam kaut kādu elektroniku. Es tiešām uzskatu, ka mēs taisam dzīvē, jo būtībā elektronika mums palīdz visiem. Īstenībā roka arī tāda elektronika, jo viņi spēlē caur distoršanu, caur skaņam, caur tumbām, un tad viss ir elektronika. Jo, teiksim, tā man saistās elektronika tiešām, kad atnāk kāds ar kompi un tur palaiž kaut kādus samplus, kas ir ierakstīti. Teiksim, mazliet pārfrāzēsim to jautājumu. Piemēram, tā, kad lielākā daļa no grupām, kuras klausās savām brīvā laikā, ienākas īstenībā mammu, un viņi saka, ak, Dievs, kas tas tāds ir, ko tu tur klausies atkal, kas tie tā publiāvējām. Bet es domāju, es mammai parādītu, ka tā grupa kā Karma Free, viņi arī klausītos tās dziesmas līdz galam, tā ka laikam būsiet trāpījuši. Tas bija arī jūs mērķis? Palielināt auditoriju, spēlējot vieglāku mūziku. Nē, īstenībā. Es nezinu, vienkārši mēs tā sākām spēlēt, un kas mums īstenībā dabīgi tā teikt tāds, mēs nedomājām uzreiz, mēs tagad tur spēlēsim to un to. Īstenībā mums vēl joprojām ir ļoti grūti definēt savu stilu, jo, protams, mūsdienās ir grupas, visas spēlē kaut kādu tur vienkārši miksējumu no visādiem dažādiem stiliem, tā kā to ir grūti pateikt. Bet, teiksim, man būtu interesanti ļoti paklausīties, kā, teiksim, mūzikas eksperts viedokli, kurš pateikt, jums ir tur tādi un tādi visādi elementi, un īstenībā mēs par to nedomājam, kad, es vienu vakar izanalizēšu, kas jums ir pa stilu. Jo live looping tas nav stils, tā ir tehnika, kādā jūs spēlējat. Bet stils, jūs meklējat vēl, nemācēsiet to sākt. It kā uz indiju pusi mēs tā saucamies dažreiz, bet tās arī nav. Indija ir arī šausmīgi izstiepts jēdziens. Tieši tā, jā. Mēs esam vienkārši Karma Free, brīvi, indija, tas saskan kopā ar mums. Un es domāju, ka mēs varam brīvi arī tālāk arī ar nākamo dziesmu. Aiziet. Jā, Indija radies no vārda independent, tā kā neatkarīgā mūzika, un lūk, mums arī valkās neatkarīgās mūzikas paraugs. Īsti it kā nav roks, nav popmūzika. Klausamies, kā tas skan viss kopā.
epicenter of my own being. I love myself and everyone around. This is such a harmonious world I live in. Life is so simple, beautiful and easy. I am free, I can fly, I can do whatever I want. I am perfect and wonderful. Questions? What questions? Everything in life is so simple. I just need to live it fully. I can move mountains if I want. Everything is possible for me. Everything at all. I'm so thankful for every breath I take. I'm so grateful and happy to be alive. I'm so thankful for every breath I take. I'm so grateful and happy to be alive. I'm so thankful for every breath I take. I'm so grateful and happy to be alive. I'm so thankful for every breath I take. Izskatās, ka grupa ir noķērusi pareizo vilni, un es domāju, ka es jūs neapturēšu ar liekām runām. Es domāju, ka droši mācam tālāk nākamo, un šķiet arī pēdējo dziesmu šīs nedēļas aktiskajā ceturtdienā. Laikam jāņem atpakaļ vārdi. Pirms tam mēs klausījāmies labvēlīgā tipa cover Lodziņš, kas bija ļoti, ļoti viegls. Tad iepriekšējais skanējums bija pavisam kas cits, un es ļoti gribu dzirdēt, kas jums vēl ir padomā.
appreciates me. I no longer need you, so I walk away. Can you see me now? Can you see me now? Can you see me now? Paldies, Rūpē Karmafrī. Tiešām lieliski, un kārtējā aktiskās ceturtdienas stunda ir vienkārši aizlidojusi vējas pārniem. Mums ir pienācis laiks atvadīties, tāpēc es jums teikšu pašu pēdējo paldies. Paldies tev, Kriš. Paldies tev, Mār, paldies tev, Dmitrij. Paldies arī visiem RTV skatītājiem, kas ir kopā ar mums, un paldies arī rādījumiem klausītājiem. Jums es vēlēšu, lai jums ir labs mājapceļš. Paldies, tas noderēs. Jūs neesat no Valmieras, ne? Jūs esat no Rīgas, jā. Tā ka vēl ir kādi 100 km jābrauc. Un kamēr jūs braucat, tikmēr es visiem pārējiem klausītājiem novēlu, lai jauks un patīkams ceturtdienas vakars, lai, protams, atbraucat mājās, jauks un patīkams vakars arī jums. Un, kas to zina, varbūt tiekamies vēl kādreiz. Varbūt. Jā, paldies tev, mīļš Kriš. Paldies visiem, kas klausījās. Un sākām tātad visus pēdējos čau un tiekamies tad vēl citreiz. Atā. Okay, čau.